Sākam šodienas sanāksmē veltīto preses konferenci. Kā pirmajam vārds Latvijas ministrs prezidentam Mārim Kučinskim. Pirmām kārtām es gribētu pateikties ārvalstu investoru padomē un vadībai par lielisko sadarbību, kas ir bijusi šī gada ietvaros, jo pirms gada mēs varējām tikai kaut ko solīt un ieskicēt, jo bijām pilnīgi jauna valdība. Un man šķiet, ka šodien produktīvās sarunas, kas ietvēra arī to, kas ir izdarīts, ir rezultāts tam, kā mēs nesatikāmies pēc gada, bet mēs strādājām pie šiem punktiem visiem regulāri. Un tāpēc arī ieskicētie jaunie komunikē ietvertie virzieni, kurās valdība strādās. Un es joprojām ceru un esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība turpināsies un mēs tiksim galā arī ar tiem izaicinājumiem, kas patiesībā ir mūsu visi izaicinājumi, ieskicējot gan ekonomisko noziegumu apkarošanas virzienu, kas sakrīt ar to, ko mēs šobrīd esam uzsākuši kursu. Mēs runājam par nodokļu reformu un par uzņēmējdarbības vidi, kas stimulēs ekonomikas izaugsmi. Un esmu pārliecināts, ka šāda sadarbība tikai stimulē visas Latvijas attīstību, un es pārliecinājos, ka investori, kuri šeit Latvijā ir atnākuši veikt biznesu, viņiem nav vienalga arī, kā Latvija attīstās, un savukārt panākt daudz labāku vēl vidi un attīstību mēs varam tikai šādi strādājot kopā. Paldies! Paldies! Kā nākamajam vārds Latvijas ārvalstu investīciju padomes Latvijā goda priekšsēdētāju Stīvenu Valfildam, lūdzu. Thank you. So the theme of this year's Fiscal High Council was do or darām. And this was born out of moving from Faktiski šo moto noteicām tādēļ, ka ir laiks pāriet no plānošanas, dažādu stratēģiju izstrādes pie dažādu darbu veikšanas, jeb realizācijas. Un piekrīst ministrs prezidents Kučinska un viņa valdības teiktajam, ka daudz kas šogad ir sasniegts, un mēs tiešām esam pārgājuši no runām par to, kas būtu jāizdara pie konkrētiem jau darbiem, un jau augstu līmeņu sanāksmes laikā mēs runājām par tieslietu sistēmas reformām un apņēmības pilni bija arī tieslietu ministrijas speciālisti par šo reformu realizāciju, runājām arī par izglītības reformu, par to, ka nepieciešams ir mainīt izglītības sistēmu, lai piesaistītu talantīgākos jauniešus, paturēt talantīgākos jauniešus, kas arī varētu veidot Latvijas nākotni. Un ir nepieciešams arī tāpatās jaunajās nozarēs, kurās aktīvi notiek zinātniskajās pētījuma izstrādes, ir nepieciešams arī piesaistīt šos te talantīgos cilvēkus, lai arī uzņēmēju rīcībā būtu šādi talantīgi pētnieki, kas varētu veikt uzņēmējiem nepieciešamos pētījumus un attiecīgi uzņēmēji varētu papildus ieguldīt vēl Latvijā. Izglītība, talantīgi jaunieši arī radīs jaunas investīciju iespējas Latvijā. Bet tātad šī te aptauja, kas tika izstrādāta, kur sākām pirms vairākiem gadiem, rāda, ka apmēram 30% no investoriem tātad gaida vēl, kas mainīsies Latvijā, pirms izlēmīja ieguldīt Latvijā vairāk. Tāpat ir, protams, arī 50%, kas ir gatavi jau tūlīt ieguldīt vēl kaut ko, bet tiešām tātad, lai šos te 30% vēl neizlēmuši investoru pārliecināti, ir jārada uzņēmēju darbības vidi, kas ir pietiekami pārliecinoši kopā. Tātad, kopsumā ar tātad šīm te augstu līmeņu sanāksmēm, regulārajām sanāksmēm mēs varēsim arī panākt to, ka mainās uzņēmēju darbības vide par papildus investīciju iesaistē. Tā kā abas puses ir apņēmības pilnas arī darīt tiešām un spērt konkrētus soļus. Paldies. Paldies, lūdzu, žurnāls, jūs jautājumu. Can you tell more
Vai jūs varat precīzi pateikt arī kādas pārmaiņas jūs sagaidat no Latvijas? So there are 5 areas faktiski ir 5 jomas, kurās ir nepieciešamas pārmaiņas pēc AIPL domām. One is education, which I just mentioned. mentioned. Izglītības reformas, kurām jau tikko pieskāros. Runa konkrētāk ir par talantīgāko jauniešu atbalstīšanu, paturēšanu, jāpanāk, ka reģionu skolas arī spēj šos talantus izaudzēt, attīstīt un ļaut tiem attīstīties. Tāpat We're particularly interested in the zinātnisko quality of the pētījumu tax potenciāls, reform and also nodokļu its reforma, arī predictability. nodokļu režīms Those ir are the 2 key words. labvēlīgāks. We would like to see a step plan over 3 years because this is something for the long term and it needs to be developed in a very precise way because it sets that framework for the long term. Economic crime, there are some very big numbers that are leaking out of this economy, which if they were inside the economy would create a much better place for investment and a much better place, frankly, to live and to work. So economic crime, tax, education, transport. We would like to see more transparency in relation to the transport tariffs, and we'd like to see more around e-customs. And finally on waste and energy, where we're looking particularly at an integrated energy system. So waste to energy, as opposed to seeing them separately. So those were the 5 themes: education, tax, economic crime, transport and waste and energy. Izglītība, nodokļi, transports, atkritumi un enerģētika. Tās ir tās jomas, ko mēs uzdevums. No šīm 5 virzieniem, kuros jāstrādā, kur varbūt ir tie pirmie, jūs varētu precizēt kaut kādu taustām rezultātu. Tas ir solis, piemēram, ekonomisko noziegumu apkarošanā. Ekonomisko noziegumu apkarošanā, es domāju, kā arī rezultāti parādīsies pirmajā, jo arī šodien iekšlietu ministrijas valsts sekretārs runāja, savukārt iekšlietu ministrs jau atradās ieviešot jauno arī uzskaitas sistēmu, uzsākot par to, lai visas puses tiktu iesaistīts šai kooperācijā, ir izveidota spēcīga struktūra iekšlietu ministrijā, un tas, kas ir nepieciešams, izveidot saites starp visām tiesību sargājošajām institūcijām, ieskaitot valsts ieņēmumu dienestu, ieskaitot prokuratūru, un tam ir jāstrādā ļoti lielā sazobē, plus, par ko mēs arī diskutējām, būtu pienācis laiks arī parādīt rezultātus tajā, ka mēs esam gan kriminalizējuši nodokļu nemaksāšanu, gan ir jābūt šogad arī, nesauksim tās par paraugu prāvām, bet ir jābūt rezultātiem, kur parādās iemesls tam, lai pārējie cilvēki arī šo latiņu celtu augstāku un aizvien retāk ietu šādās riskantos darījumos, bet tajā gadījumā, lai valsts parādītu, ka tur ir ļoti liela riska zona, ja kāds grib strādāt negodīgi. Es domāju, ka tas ir ar ēnu ekonomiku vēl sasaistot arī kopā. Šis ir tas laucīgs, kurā mēs jebkurā gadījumā arī šobrīd ejam un kur būs vistiešākie rezultāti. Domāju, ka arī pārējie jautājumi ir tie, kas viņi ir valdības dienas kārtībā. Tāpēc, ko es no savas puses arī šodien uzsvēru ārvalstu investoriem, tāpat turpināsim regulāri šīs tikšanās. Es esmu pateicīgs par ēnu ekonomikas padomē, līdzdalībām un aktīvu pozīciju vienmēr noziedzības apkarošanas padomu. Mums un arī tais lietās, kur ir nepieciešams reformas, mēs bieži sadurāmies ar to, ka tad, kad mēs pieņemam lēmumu, atnāk tikai tie, kam nevajag ne reformas, ne lēmumus. Un tad mums ir jādiskutē un ir pieņemt grūti lēmumus, tāpēc es prasu dažreiz arī atbalstu atnāk pateikt, jā, tās lietas, ko jūs darāt, ir pareizi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tā būs arī tā savstarpējā saite, kas palīdzēs pieņemt šos ne jau vieglos lēmumus. The first Baltic channel, my question to Pilnais our Baltijas guest. kanāls mans jautājums mūsu ārvalstu viesim. Kāds ir jūsu viedoklis par nodokļu reformu? Okay. So the tax reform
nodokļu reforma pēc manām domām ir vērsta uz to, lai radītu papildus stimulus jaunu investīciju ieplūšanai Latvijā, un šie stimuli ir svarīgi ne tikai ārvalstu investoriem, bet arī vietējiem investoriem. Tātad nulles nodokļu likmes piemērošana reinvestētajai peļņai ir labs solis šajā virzienā. Jāuzmanās gan, ka no tāda viedokļa, ka šī te reforma pakāpeniski tomēr arī attīstās tādā prātīgā, līdzsvarotā veidā. Es domāju, ka starp Fico darba grupu nodokļu reformu jautājumos ir ļoti laba sadarbība, starp darba grupu un valdību ir ļoti laba sadarbība. Valdība, saprotam iemeslu dēļ, grib pātrināt šo nodokļu reformu. Ārvalstu investori ir aicinājuši darīt to pakāpeniski 3 gadu laikā. Tā kā mēs šobrīd diskutējam par cik mums tie viedokļi tomēr atšķīrās, bet jāsaka, mūsu doma apmaiņa bijusi noteikti konstruktīva, pragmatīva, tā kā mēs gribam visu, lai šī reforma arī ļaut Latvijai kļūt pievilcīgai no nodokļu. Kādi jūsu komentāri par reformas saturu? Vai jūs esat apmierināti ar piedāvātajām nodokļu reformām, ar ieviešanas datumu, ka tas būs 18. gada 1. janvārs, vai tas jūs apmierina? Not sure I understand the question. Es pārliecos, ka sapratīšu jūsu jautājumu. Agrāk bija no jūsu asociācijas iebildumi par to, ka tas ieviešanas termiņš 1. janvārs 2017. gada ir par agru. Jā, it kā jūsu asociācija bija par to, ka atlikt uz 1 gadu vēlāk. Tā mēs vismaz dzirdējām. Vai tā ir taisnība, vai tas jūsu viedoklis ir mainījies? So the clear opinion of FISL is that we believe it should be held back. It's what the position paper says. It says that it should be held back and implemented over a longer period of time. That is the FISL's position. Es gan precizēšu, ka nevis atlikt reformu, bet atlikt ieviešanas laiku. Tās ir starpība. Atlikšana rasiskā nozīmē neko nedarīt. Tāpēc savukārt mana atbilde, mēs par to jau vēl arī šorīt diskutējām, ir, tā kā šī valdība ir līdz 18. gadā beigu posmā, mums vajag arī pašiem par saviem augļiem atbildēt. Tāpēc nebūtu korekti ieviest reformu tādu, kad atbildēs citi. Un tā ir mēs par to diskutējam. Un nav jau tā, ka šeit būtu tik liels pretruns. Es esmu pārliecināts, ja gala piedāvājums vasarā būs tāds, kas apmierinās arī, kur investori teiks, jā, tad te nav nepārvarām šķēršļi mūsu. Tā nav tāda pretruna, kurā ir divas pretējas pozīcijas. Es ceru, ka es pareizi esmu to sapratis. Un vēl viens jautājums, Liet? Nē? Atbildēju. Paldies. Jā. Thank you. Thank you for... All right, it's a sad moment for me. Last time.